Taisīsim mezglus pakauša daļā. Sarunām no sākuma uzpūšam nedaudz laku, ja mats ir cietāks, stingras fiksācijas. Šķiram celiņu, nedaudz laku, matu gumiju iedosim, matu gumiju. Tā, matu gumiju. Esam apakšējo zonu matu gumijās. Daudz paliekam nākošo, izšķiram arī tāpat. Ātrumu, matu gumiju. Tā. Tagad ņemam pinam. Pinam un taisam mezglus. Nedaudz laka. 1 mezgls. 2. Cik matus atļauj. Un paņemam tā kā spurēnu, pataisam atkal to pašu mezglu, izvelkam matu ārā. Liekam, cik mums ir ērti viņu. Atatu. Nu, vienalga kaut kāds prādzīt. Tā var taisīt arī vairākas astes. Mums sanāk 3. Vieglu mezglu. Pārņemam, paraujam. Taisam sabužinātu. Tāds jautrs veidojams no mezgliem. Tas, kas nāk ārā, to mēs atkal paņemam un pavelkam matiņu. Lai viņš nav vienkārši taisns, bet lai viņam ir kāds faktūra veidojas. Un tā, 10 minūšu darbs. Un mezgli ir gatavi tukšās vietās, vai tad kaut ko papildināt var ar matu dekoriem, pērlītēm, kas tīk ziediem. Fiksējam nedaudz sprādzi, kristāliņiem, briljantiņiem, visu, kas tīk, kas ir paredzēts. Un gatavs. Višķi var visur pavilkt ārā, lai arī kaut kas izkrīt. Viņš tikai piedarās pie frizūras. Un tā.